Sveicināti olimpiskajās prognozēs. Šodien paskatīsimies uz mūsu olimpiešu iespējamajiem startiem un varbūt arī medaļām. To visu palīdzēs izfunktierēt sporta bijušais ilgadējais žurnālists un šobrīd vienkārši sporta eksperts Uldis Strautmanis. Sveiks! Nu tad, ko tad varam sagaidīt no Latvijas sportistiem šajās ziemas olimpiskajās spēlēs? Kas risināsies Itālijā, Milānā un Cortina d'Ampezzo. Ja kāds vēl nezināja. Jā, ko mēs varam sagaidīt? Sagaidīt, es īsumā var teikt, prognozēt labākos startus. Es uzskatu, ka mums būs ļoti daudz labu startu, augstu vietu, par medaļām mēs vēlāk varam, bet kopumā es uzskatu, ka būs ļoti labi rezultāti. Jā, nav vienmēr medaļas svarīgas. Sāksim varbūt uzreiz ar to visvairāk gaidīto, kur visi pielips pie ekrāniem. Tās ir 3 hokeja spēles, ja, un 4. tad būs uz uzreiz pie saldā ēdiena. Uzreiz. Es domāju, kā īziesim tur cauri. Jā. Labi, nevaram. Kā sākumā jau uzreiz jāpasaka, ka mums ir lielākā delegācija atgriežoties pie tava jautājuma. 68 cilvēki, bet tagad ir jau 67, jo mums bobslejs Renārs Grantiņš piedzīvojis kritienu. Un delegācija ir sarikusi līdz 67. Tad mēs varam šo te starp citu olimpiskā komiteju un visi sportisti var izmantot šo slaveno memi 67, 67. Jā. Tā kā varbūt šito var apspēlēt un varētu iziet pasaules kaut kur, kad mums ir 67. Jā. Viņš jau uz vietas, viņš jau treniņos nobrauca. Jā, viņš treniņos nobrauca, virāžā krita un diemžēl veselības stāvoklis neļauj startēt. Tā kā jaunajiem, viņam tās tikai būtu vēl tāds debijas sacensības, viņam visu vēl priekšā. Bet bobslejā cik mums pārstāv? 1 bobslejs pilots un 4 stūmēji. 2 ekipāžas mums nav. Kur tad Kalenda pazuda? Kalenda brauks. Kalenda brauks divniekos un četrniekos. Divniekos un četrniekos. Līdz ar to mums tā. Varbūt jau pieskārāmies bobslejam, kur tradicionāli bijuši panākumi, medaļas tā skaitā. Ko izdarīs Kalenda vismaz? Mums vajag apskatīties sacensības un viss. Nekādas cerības, neko nevajag, jo šobrīd bobslejs ir, teiksim tā, nevis tā ironizējot, bobslejs tagad ir startā kaut kur, jā, bet, kā zināms, leģendārs izteiciens ir medaļas dala finišā, jā, tad, šobrīd līdz tam... Ar Grantiņa iztrūkumu varbūt tagad kaut kādi stūmēji pāries stiprāk, vai Kalenda bija nekas nemainīs, ir Kalenda pirmais numurs un nekas nemainīsies. Ja mēs būsim tuvu sešniekam vai sešniekā, tas būs jau. Jā, principā, nevajag cerēt desmitnieks, ok, jā, bet nevajag cerēt, jo šobrīd bobslejs Latvijā ir tādā krīzē maigi izsakoties. Braucam tālāk. Braucam. Pa trasi, jā. Pa trasi braucam. Turpinam braukt pa trasi. Jā, mums, starp citu, daudz varbūt būs pārsteigti. Mums skeletonā būs sportisti, jā. Tur arī nevajag neko gaidīt, jā, nekādas... Cik mums ir sportisti skeletonā? 2. Tā kā nevajag tur arī neko gaidīt, jā. Tā kā, tas ir sasniegums, ka viņi ir. Dukuru laiki ir pagājuši, jā, un līdz jauniem dukuriem mums vēl ir tālu ejams. Jā, bet Mārtiņš Dukurs ir kurā komandā tagad? Lielbritānijā. Jā, vēl aizvien. Jā. Tālāk. Paliek vēl Kamaniņš. Kamaniņš ir tas neprognozējamākais. Mums ir kā visās disciplīnās Kamaniņās. Mums ir ļoti labi braucēji. Šo sezonu, jā, ok, nav tur tie panākumi, bet varbūt tās bija paslēptas, var izšaut, teiksim, īpaši tāpēc, ka ir 4 braucieni, un kā parasti saka, viens ir tāds neveiksmīgs, ja gadās, ka 4 visi ir forši braucieni, tad tur var, jā, bet lielākās, protams, komandas sacensības, kurās Latvija ir visreālākā medaļu kandidāte, jā, neviens tev nedod uz rokas, uz paplātes uzreiz, jā, Bet kas komandas sacensībās ir interesants, tur ir tas ne tikai braukšana. Tur tomēr ir jāuzsit paklapīti un jātrāpa, netrāpi. Nervi arī.
Izbrauc par ātru, vēl tur ir nianses, ne tikai braukšanas nianses. Tā kā tas Bet komandas stafetes droši vien sastāvs būs zināms pēc tiem visiem individuāliem. Parasti tradicionāli liek tie, kur ir augstāk nostartējuši, vislabāk nostartējuši, tie arī brauc. Tā kā treneris vēl aizvien kamiņniekiem ir Rubens. Viens no galvenais. Ejam tālāk. Kas mums ir? Biatons parasti. Biatons ir, biatons sev uzmanību pievērsa ar boksu. Ar boksu. Vai cīņu sportu. Sportu boksu. Mēs nezinām, neviens nebijām klāt un tā tālāk. Un tās sekas, kas bija starp Andreju Rasturgojevu un Ilmāru Brici, joprojām ir. Un uzjumdīja arī tagad pirms došanās uz Milānu. Jo meiteņu puse Ilmāra Briča dzīvesbiedra Bendika un jaunā Estera Volfa palūdza, ka Brici vajag iekļaut. Viņam diskvalifikācija beigusies. Olimpiskā komiteja pateica, Biatlona federācija ir gatava apmaksāt Briča izdevumus un visu pārējo, tad vai dodās. Un tomēr Biatlona federācija konsultējoties ar treneriem saprata, ka mikroklimats ir svarīgāks par ekspertu. Šeit es principā piekrītu tam, jo tev ir svarīgi, kāda ir iekšējais mikroklimats. Tāpēc, jā. Bet, ja runājam par sportisko pusi meitenēm, Baibai Bendikai šo sezonu arī nav nekas tāds spīdošs, un Estera Volfa arī vēl ir jauna, tikai 20. Bet junioru čempioni. Jā, Eiropas, bet tur pēc gadiem varētu būt, bet lielākā uzmanība vīriešiem ir, teiksim tā, iekšējais duelis. Šobrīd Renārs Birkentāls nosacīti jau ir, ja tā var teikt, izpogājis Andreju Rasturgojevu, un sezonā viņš ir augstākās vietās. Tur, protams, bija nianses, ka Rasturgojevs ir mazāk startējis un visu pārējo, bet un gatavojas iespējams arī olimpiādē, kā galvenais. Jā, to daudz biatlonisti arī pasaules elites dara. Tāpēc redzēsim, kā Andrejs savās pēdējās olimpiskajās spēlēs. Es tieši gribēju prasīt, vai Bendikai un Rasturgojevam šīs ir iespējams pēdējās? Nezinām vēl, bet Andrejam pilnīgi noteikti šīs pēdējās olimpiskās spēles. Cik viņam ir? 30 plus. Runāja, ka iepriekšējās, bet redzam, ka tā kā tur arī bija citi iemesli. Bet tas interesantākais Birkentāls pret Rasturgojevu, kurš būs labāks. Un vēl viens akcents mums būs gan vīriešu, gan sieviešu, gan jauktā stafete. Tā kā skatīties tādā ziņā Biatlonā daudz ko. Volfas pārnota no junioru čempi, kur viņi arī dabūja bronzu ar Losberu. Varbūt viņus saliks kopā ar Rasturgojevu? Vai domā paliks pie Bendikas? Nē, tur ir 2+2 un stafete nevis individuālā. Nebija tā pārstafete? Nē, 2+2 un tā kā skatīsimies, teiksim tā, ir intrigas, ir ko skatīties. Jā. Tā kā, ejam pēc tālāk. Mēs tā nevis haotiski, bet, teiksim, slēpes, protams, ziemā ir tāpatās, tad paliekam, noņemam to puinti no distanču slēpošana, Patricija Eiduka, protams, visu uzmanība mums samērā kūpla. Šī delegācija distanču slēpošanā. Tas ir lielā mērā pateicoties viņas un Vīganta panākumiem? Vai? Jā, tur tās visas kvotas. Jā, tā kā mums ir 7 sportisti, kas ir mēs jau lielvalsts bez mazliet. Jā. Bet skaidrs, teiksim, uzmanība ir Patricija Eidukai. Šo sezonu arī nav tie labākie varbūt starti, bet viņi ir elitē. Bet atcerēsimies, distanču slēpošanā ir nenormāla konkurence. Nenormāla. Un tur, piemēram, tur vieta desmitniekā tas jau būs kaut kāds. Tas 20 būs wow. 20 būs wow. Protams, viņai vajadzētu mērķēt uz desmitnieku un parādīt uz zobus un pārsteigt, jo reiķināsim olimpiskās spēlēs tomēr ir arī. No vienas puses ir liela konkurence, bet ir mazāk nekā pasaules kausa posmos, jo šīs kvotas, un tur nebrauks 20 norvēģi, labi pārspīlēja, protams, bet tā tad visas skandināvu valstīm viņām visām ir tomēr. Kura varētu būt viņas distance, kur viņai varētu fokusēties? Es neprognozēšu tādā ziņā, skaidrs, ka ne sprintā. Jā, tā kā manīsim, bet jā, tā tad.
Pa slēpēm tālāk. Kalnu slēpošana tā ir izcilākā mums, teiksim, pasaules uzmanības. Mēs nonāksim televīzijas ekrānos, es pilnīgi noteikti zinu. Tāpēc, ka Jennifer Ģermane ir, šobrīd ir tāda uzlaicošā zvaigzne. Cik jau uzlacošā jau ir pienākusi klāt, jau ir uzvakusi vēl lec, protams, jā, jau gadu vēl nav tik daudz, bet viņa jau ir ielauzusies līdzīgi tā kā Patricija Eiduka tajā elitē un arī kalnu slēpošanā ielauzusies. Ja mēs taču esam kalnu valsts. Jā. Un tajā, elitē ielausties kalnu slēpošanā, tas ir, ja mēs pirms tam domājām, forši mums kāds otro braucienu veids tur slalomā, jā, un tā tālāk superīgi, jā. Tad tagad mums nav 20, nav 10. Mums vajag Jenniferai 10. Mums apetītā vai viņi izturēs tos olimpisko spriedzi? Es domāju, ka jā. Viņai tā spriedze beigsies pēc atklāšanas ceremonijas, kur viņi karogi nesēja. Tā kā es domāju, ka tur būs viss kārtībā. Viņai lielāka spriedze varbūt būs tur. Karognēs, nekā šobrīd tur. Pēdējās dienās arī kalnu slēpošanā liela uzmanība Lindsijai Vonai, jā? Jā, startēs Lindsija. Neviens to kritienu neredzējis, tikai redzēju šos video, jā, ka tiek transportēta projām un tajā brīdī zvaigzni, jo tā ir pasaules arī Olimpiskām spēlēm kā visām tas būtu tāds trieciens, jo mēs zinām, ka sportā zvaigznes dod to pienesumu. Kas vēl bez lielajiem visiem NHL stāriem un kas ir lielākās no pasaules zvaigznes? Kas tur jau katrā sporta veidā, tur itās pāriesim tālāk daļslidošanā, zvaigznes, distanču slepošanā, zvaigznes, kalnu slep. Principā visos šajos, kas ir populārie sporta veidi, tur visur ir. Jā, tā kā tur bez tādiem, tā kā... Jā, daļslidošanu uzreiz pieminēju. Denis Vasiljevs. Daļslidošana vispār ir pasaulē un olimpiskās spēles ir nenormāla ažiotāža un vispār. Tur ir skatītāji, tur ir TV reitingi, tur ir viss. Jā. Un līdz ar to Denisam Vasiljevam, kurš ir arī viens no skatītāju mīļiem daļslidošanas aprindās, jā, tā fanu bāze, kas viņam ir, tā ir abnormāla. Ja, tā kā, uzmanība viņam būs pilnīgi noteikti, un Denisam tā karjera šobrīd arī neiet. Atcerēsimies, viņš arī aicināja ziedot naudu, lai viņš varētu startēt un kvalificēties un tikt uz olimpiskām spēlēm. Un, kaut kāds šobrīd tas posms ir, tāpēc novēlam veiksmi un teikšu, 10. vajadzētu būt, ja viņš grib parādīt sevi. Ja, ja viņš būs tuvu 6, tas būs wow. Bet mums ir arī otrs pārstāvis daļslidošanā. Jā. Kas par viņu zināms? Kuļišs vairāk ir citu iemeslu dēļ tur nokļūs uzmanības lokā. Jā, bet, tas nav Ukraiņas? Jā, Ukraiņu puika. Un, viņam ir tikai 20 gadi, tā kā tūlītās 21 paliks. Ja. Tur vēl skatīsimies, un teikšu godīgi, es neesmu redzējis viņas lidojumu. Ja, no slidām pie slidām shorttracks? Ejam pie shorttracka. Man shorttracks bija atstāts tā kā, mēs atstājām hokeju saudam mēdienam, jā. Bet shorttracks atstāts tev bija varbūt tāds cerība par medaļu, jā? Shorttracks man bija atstāts ārpus hokeja, kā tāds saldējs ēdiens varbūt tās, jā. Es teiktu tumšais zirdziņš, saucamais Latvijas, jā. Jā. 2 braucēji, Roberts Krusbergs, Reinis Bērziņš. Abiem diviem ir pasaules kausa posmos medaļas bijušas. Jā, šo sezonu arī var teikt, ka nav tas labākais starts un vispārējais, bet shorttracks ir arī interesants, kā es teicu, piemēram, salīdzinot ar kamaniņu sporta stafeti. Šeit arī ir nianses.
kritiens, agresīvs skrējiens, kaut kādas nianses, un tas tev var pārvilkt svītru pāri. Atcerēsimies, pirms vairākiem gadiem leģendāri Olimpiskajās spēlēs šortrekā cilvēks, kuram vispār nevajadzēja būt medaļās, fināla skrējienā, viņš saprot, ka tur nebūs nekā, un 3 pirmās vietas nokrīt, un tu esi. Paralēls var vilkt ar skiatolu, šo te freestyle skiatonu, kas ir BMX, sauksim tā, ziemā, kur arī tu slēpo aizmugurē, lido, saproti, tu tos pirmos nenoķers. Un pēdējā virāžā paņem nokrīt, un tev ir medaļa. Tu vispār necerēji, un tad tu atslēpo, izrādās, tev ir medaļa. Ja? Šortrekā ir līdzīgi, tur arī priekšsacīkstēs. Priekšsacīkstēs tu nevari tā smēķējot aiziet. Es tūlītās te noskriešu, tur būs man fināls, pusfināls, tur ceturtdaļa, tur mierīgi. Ja? Tad jau finālā iespringš. Nē. Ja tu neiespringsti tur. Gluži kā riteņbraukšanas trekā, arī tur šortrekā arī nīderlandieši dominēs, ja? Āzija tomēr, jā? Āzija. Nīderlandieši arī stipri, Nē, Āzija. Nīderlandieši ir klasiskajā ātraslidošanā, tur mums nav sportistu, ja, bet šortrekā tur ir Āzija. Skatītājiem varbūt, kas neatšķir, kas ir šortreks un ātraslidošana. Longtreks un šortreks. Sāksim tā, ātraslidošana ir ļoti liels ovāls. Jā, tur ir. Bet šortreks ir mazais daļslidošanas. Šitajā hokeja laukumā parasti notiek sacensības, maziņš aplītis un vienkārši riņķo. Tā ir nosaukums. Varētu vilkt paralēls ar speedwayu. Speedwayā uz moči, tur apbrauc 4 aplis un tev ir finišs. Ja, tad arī pēc dalībnieku skaita 4 dalībnieki, atkarībā no distances, ja, bet princips līdzīgs kā ir speedways. Šortreks ir bez močiem, tikai slidojam, ja mēs tā ironizējam kaut kur paralēls. Pagaidu, tu močs pieskāries, ja, tad žēl, ka nav kā 1928. vai 30. kurā gadā, kad Šveicē bija skiorings, ja? Skiorings joprojām Latvijā arī pa laikam. Neesmu skatījies arī pēdējās ziņas, kas šosezon ir atkal atsācis. Skiorings ir bijis populārs. Varbūt vajag ierosināt, lai Olimpiskajās spēlēs iekļauj. Tad vajag tur to popularitāti, cik tur tos valstīs un vēl visu pārējo un tā tālāk. Tā kā kaut kā tā. Puls mīnus, jau mēs izgājām cauri visiem sporta veidiem, laikam sanāk, jā. Izņemot vienu. Vai tas būtu hokejs? Vai tas būtu hokejs? Man prasīja par zvaigznēm un visu pārējo, tad skaidrs, ka lielākā uzmanība, līdzīgi kā vasaras olimpiskajās spēlēs, ir basketbola vīriešu basketbola turnīram, tāpat šeit būs lielākā uzmanība vīriešu hokeja turnīram, jo pasaules visi labākie sportisti būs tur. Jā, daži te iebildīs, bet daži valsts nav pelnījusi būt tur, tāpēc šī valsts nebūs tur. Es viņu negribu pieminēt, jā, viņiem ir labi hokejisti, bet, ir arī cilvēciskās lietas. Diemžēl spēlē NHL? Diemžēl, jā. Tā kā jā, bet šiem sportistiem atvainojiet, valsts jums dara stulbas lietas, tātad arī jūs nesat pelnījuši. Bet ja jau mēs pieskārāmies šim izglīto lūdzu, tad cik tad šiem agresoru valsts sportistiem zem neitrāli būs karogas atļauts startēt vai nebūs, kā tur beigās ir? Tur ir vairāki sportisti un es nebrīnīšos, ja dažs šobs būs medaļniekos, jā, bet teikšu godīgi, es nesakoju viņiem. Man šī lieta ir tumša, man neinteresē. Līdzīgi kā es neinteresējos par Ziemeļkorejas sporta notikumiem. Ir kādi paziņojumi no Ukrainas sportistiem saistībā ar šo? Skaidrs, ka Ukrainas sportisti pirmkārt viņi pat tuvumā nerādīsies agresoru valstu cilvēkiem, ja, un ar līkumies, līdzīgi kā tenisā pat roku nespiedīs. Tenisā, ja tu spēlē vismaz, ja, tad tur nespiež roku, ja, tad ar līkumu un pie iespējas atgādinās par šiem asiņainiem visiem notikumiem, kas ir Ukrainā. Ja? Jo mēs redzējām šo sezonu skeletonā, un, diemžēl, Latvijas skeletons arī dabūja it kā pa
ausīm, ko jūs te atļaujaties runāt. Jā, nu, diemžēl pasaules sportā šī te baidīšanās runāt agresīvi pret agresoru par asiņainiem darbiem, diemžēl. Bet sliedžu sportos tur ir liela Krievu naudas ietekme vēl aizvien laikam, tāpēc tur tā ir. Visā sportā. Jā, Visā vēl aizvien. sportā, diemžēl, šīs agresoru valsts, es viņu nesaucu vārdā, jā, viņas, tās ietekme, diemžēl, ir. Un šie stulbie izteicieni, ka sports un politika nejauciet, liekam nost. Atcerēsimies, ka 22. gadā karš sākās pēc Olimpiskajām spēlēm, un savukārt 18. gadā arī 14. gadā, es atvainojos, 14. gadā viss Krimā sākās pēc Olimpiskajām tā spēlēm. nav sakritība. Nu, nav. Nu, tāpēc, ka mazāka uzmanība un vispār, tā kā beidziet stāstīt, ka sports un politika ir, kāpēc tad pasaules valstu vadošie brauc uz turieni? Tas pats ar Eirovīzijas teikt arī. Precīzi. Tā kā, bet jā, atkal pie hokeja atgriežamies. Mēģinājām iesākt, bet noslēgsim ar hokeju. Jā. 12 komandas tikai. Tā kā uzmanība pati. Izspēles formāts varbūt daudziem skatītājiem nav zināms, ir ļoti saudabīgs, teiksim. Katrai komandai tiek dot iespēja nospēlēt vismaz 4 spēles. Lai nebūtu tā, ka tu nospēlē un brauc mājās. Ja, tad pagabai tad kaut kāda 9. līdz 12. Nē, tā tad ir grupa. Jā. Ir 4 grupas, izspēlē šīs spēles, un komandas tiek sarindotas no 1. līdz 12. vietai. Tā kā, teiksim, regulārā sezona. Un pirmās 4 vietas tiek uzreiz iekšā ceturtdaļfinālā, un 5. 12. vieta spēlē šo daļējo 8. finālu. Tad sākās izslēgšanas spēles. Viss. Un tā kā jā, tādā ziņā tev ir grupa. Mēs varam tur pakāst amerikāņiem un kam tur vēl. Dānijai un Vācijai tev spēle tāpat tās ir garantēta. Jā, bet tu uzreiz pieslēdzies grupai. Jā, grupa mums ir Vācija, Dānija, ASV. Es tā kā haotiski nosaucu, bet pirmā spēle ir 12. februārī 10:10 vakarā pret ASV. Un, tad ir 14. februārī Valentīna dienā var paspēt pa dienu apskatīties hokeju un tad svinēt Valentīna dienu, ja romantiski. Un 15. Cerams ar uzvaras garšu mutē. Jā. Un 15. februārī uzreiz ir Dānija nākamā dienā. Tā kā 12., 14., 15. februārs pilnīgi noteikti Latvijai būs līdzīgi kā maijā, kad ir hokeja pavasars. Ja, tad un līdzīgi kā čempionātos pēdējā grupas spēle izšķirošā pret dāņiem visticamāk. Ko izšķirošā? Lai tomēr kaut cik nedabūtu tur pretī amerikāņus vai kanādiešus. Amerikāņus, kanādiešus viss ir nosacīti, tāpēc, kā es teicu, tās grupas. Jā. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies. Viņi jau tad Tātad pirmā grupa ir Kanāda, Šveice, Čehija, Francija. Jā. Kanāda ar Šveici cīnīsies un Čehija pa to pirmo vietu, kurš tiek augstāk. Bet visi gribēs būt tajā pirmajā vietā grupā, jo tad tev nav jāspēlē. Bet tas viss ir uz papīra, mēs te varam filozofēt un tā tālāk. Ja? Piemēram, B grupa - Somija, Zviedrija, Slovākija, Itālija. Ja? Vietas tajā ceturtdaļfinālā ir 8, bet automātiski ir 4. Ja? Pirmām 4 komandām. Ja? Un es te uzliku nosacīti uz papīra, teiksim, ja? Pa favorītiem. Ja? Skaidrs, Kanāda, ASV, Zviedrija, Somija, Šveice, Čehija. Ja? Es nosaucu 6 valstis. Nosaucu. No šīm 6 valstīm 4 ir tikai vieta uzreiz automātiski. Mēs nevaram tur tā rindot. Un, arī Vācija gribēs būt klāt pie šīs 6. Ja, jau, tātad 7 jau komandas. Ja. Visi būs stipri. Es šajā, kā es uzliku tā provizoriski, teiksim, tā, no ceturtdaļfināla 7 vietas šīs te apmēram. Ja. Bet tu jau nezini, kā tu nospēlēsi grupā.
Tev gadīsies, piemēram, ka spēlēs, teiksim, Zviedrija, Somija jau tajā kvalifikācijā. Ja? Mums laiks sāk pamazām iztecēt. Kurš būs pirmais vārdsargs vai kurš sev vislabāk pārādīs no mūsu 3 vārdsargiem? Grūti pateikt. Tas ir jautājums treneriem. Bet būs grūti izvēlēt. Artūram Irbem jautājums. Izvēle droši vien starp 2. Starp Šilovu un Merzlīkinu. Ja. Kuram tikko nesen arī sausā spēle. Jā, jo Merzlīkins, tagad paskatāmies, pēdējais periods ir ļoti veiksmīgs, ja sezonas sākums bija ne tāds. Ja. Šilovs atkal ir arī stabils. Es domāju, ka tur meklēs pret katru kaut ko, kurš ērtāks, kurš psiholoģiski. Jā, pret amerikāņiem varbūt Merzlīkins uzreiz, ne? Varbūt Kristers Gudļevskis, kuru nezinu amerikāņi. Jā, pareizi. Nevar neko prognozēt. Jā, un tādā ziņā mums ir atkārtošos, kā pirms hokeja čempionātiem te prognozēja, ka mēs varam priecāties, mums ir tik daudz hokeja vārdsargu. Jā, šobrīd vēl daži varbūt tās nevis apvainojušies, kāpēc es neesmu ticis, kāpēc tas nav iekļauts. Jā. Mums tā vārdsargu konkurence patiešām ir fantastiska, un mēs varam priecāties par tuvākiem gadiem, mēs varam aizmirst, un mums ir viss kārtībā. Jā. Ja man prasītu prognozi, es teiktu tā, ka tas kaut kādi brīnumi no mums ir iespējami, ja kāds no vārdsargiem atkal savu mūža spēli nostāv tā kā Gudļevskis pret kanādiešiem savā laikā olimpiādē. Jā, tā ir šī, bet nevar teikt vārdsargs. Atcerēsimies, tā ir komanda. Ja? Un ja tev aizsargi pavelk, tad arī vārdsargs pavelk. Ja aizsargi un uzbrucēji visi kopā nepavelk, tad arī vārdsargs viens pats nav glābējs. Tur ir tā ķīmija viss kopā, un atcerēsimies Sotnieks ar roku tur no līnijas, ja toreiz leģendārajā spēlē. Tev ir viens grūdienis kaut kādā posmā, tad ir nākamais grūdienis, un tad viss kopā veidojās, un tas iedod to... Uzvaras arī nebūs bez uzbrucējiem, kas varētu būt tie šūteri. Mums ar šūteriem, teiksim tā, mums sezonas laikā viss ir ok, bet tad, kad pienāk, mums ar to vārtu gūšanu, skaidrs šeit olimpiskajās spēlēs būs pavisam citādāk ar to vārtu gūšanu, un nenāks tik viegli, ja klubos viņiem tā saspēlē iedod, viņi ir noslēdzošais kaut kur etaps gūst vārtus un tā tālāk, tad šeit negribās tā baigi izteikt. Jā, skaidrs, mums ir Balcers, Bļugers. Diemžēl jāpiemina, ka runājot par hokeju, traumas robus iedzina baigi, jo nespēlējas Rodrigo Ābols, kurš it kā spēlēja, un Mateiko vietā ir Anri Ravīnskis traumu vietu. Jā. Mums pēdējā minūte palikusi. Ātri tavu prognozi. Bet ar citu vēl vienu lietu, ko es gribēju pieminēt. Mums būs tāds Alberts Šmits komandā, kurš šovasar iespējams NHL draftā būs ļoti augsts un labos rekordus Latvijas. Tā kā mēs būsim uzmanības centrā, jo viņam būs Ziemeļamerikas mēdīju uzmanība pilnīgi noteikti, un tribīnēs tur skautos ne pa jokam. Tā kā pievēršam uzmanību aizsargam Albertam Šmitam, starp citu. Cik medaļas būs Latvijai? Es jau teicu sākumā, ka mums būs kvalitatīvs. Un es uz tām medaļām negribētu baigi koncentrēties. Es teiktu tā, ka mums desmitniekā un patīkami momenti būs. Ja? Tāpat hokeja izlase, starp citu, es domāju, ka dāvās ļoti labus momentus. Ja? Medaļa... Es teiktu kamaniņas un šortreks. 2. Es teikšu 2. Uz tādas nots arī mēs atvadamies un vēlam izdošanos Latvijas sportistiem, gandarījumu par saviem startiem, līdzjūtējiem, jaukus vakarus un dienas pie televizoriem. Paldies tev, Uldi! Paldies, ka uzaicināji 2 nedēļas sportiskā gaisotnē.